Labdien! Šodien ir 9. stunda par Svēto garu, un tā mēs turpinam mācīties. Šodien runāsim par Saula un Dāvida attiecībām un ko mēs no tā varam mācīties. Kad Svētais gars nonāca pār Saulu, viņš aizgāja karā kopā ar pravieti Samuēlu. Lūk, kā viņš uzrunāja Izraēla tautu. 1. Samuēla grāmata, 11. nodaļas, 7. pants. Viņš sagrāba jūga vēršus un tos sakapāja mazos gabalos. Tos ar vēstnešu rokām viņš izsūtīja pa visām Izraēla robežām teiktams, kas nesekos Saulam un kas nesekos Samuēlam, ar tā vēršiem tiks darīts tāpat. Ķēniņš sadarbojās ar pravieti. Viņiem bija ļoti labas garīgās attiecības. Kad Sauls sāka nepaklausīt Dievam, Samuēls par to nebija priecīgs, un viņa attiecībās radās konflikts. Tajā pašā laikā Saulam radās problēma ar varu. Mēs nevaram staigāt vienlaicīgi svaidījumā un ļauni runāt par tiem cilvēkiem, kas ir augstākā amatā. Un tagad salīdzināsim Dāvidu un Saulu. Dāvids paklausīja savam miesīgam tēvam un aiznesa ēdienu uz kaujas lauku, lai brāļiem būtu ēdiens. Dāvids neaizgāja uz turien, lai cīnītos ar Goliātu, bet tikai, lai paklausītu savam tēvam. Bet aizejot pie brāļiem, Dāvids dzirdēja, kā Goliāts runāja uz Izraēla tautu, un tas viņu sadusmoja. Tas bija par iemeslu, lai cīnītos ar šo lielo cilvēku. Dāvids cienīja ķēniņa varu, lai arī tā bija vāja un nepilna. Tāpēc viņš prasīja Saulam atļauju iet cīņā pret Goliātu. Notikumi aprakstīti 1. Samuēla grāmatā 17. nodaļā. Ar to Dāvids tika paaugstināts un piesaukts ķēniņa armijā. Viņš iznīcināja 1000 cilvēku no ienaidnieka armijas. Viņš nekad nepacēla roku pret ķēniņu Saulu. Sauls bija Dieva svaidīts, lai būtu par ķēniņu. Dāvids tāpat bija svaidīts, un tāpat viņam bija Dieva aicinājums, kur viņam vajadzēja izpildīt. Bet Sauls Dāvida dzīvi pārvērtā par tādu elli uz zemes. Dāvids alā nogriez Saulam mēteļu stūri, lai pierādītu Saulam, ka viņš netaisījās viņu noņemt no troņa. Bet pat šī darbība Dāvidam viņā radīja tādu sirds nožēlu. Mēs palasīsim, kur tas ir rakstīts. 1. Samuēla 24. nodaļa, no 4. līdz 6. pantam. Un kad viņš nonāca pie avju aplokiem ceļa malā, tur bija kāda ala, un Sauls tur iegāja dabiskās vajadzībās, bet Dāvids un viņa vīri atradās alas dibenā. Tad Dāvida vīri tam sacīja, redzi, šī patiesi ir tā diena, pa kuru tas kungs tev ir sacījis, redzi, es tavu ienaidnieku nodošu tavā rokā, un tu viņam darīsi, kas tavām acīm labi patiks. Un Dāvids piecēlās un slepus nogriez Saula virs svārku stūri, bet vēlāk Dāvidam sirds jau strauji lēca krūtīs, tādēļ, ka viņš bija nogriezis apģērbu stūri, kas piederēja Saulam. Dāvids cienīja ķēniņa varu, neskatoties uz viņu darbību. Varas cienīšana tā ir pazīme, kas norāda uz dzīvi Svētā gara vadībā. Bez Saulam viss bija otrādi. Dievs viņam deva varu, bet nepaklausības rezultātā Svētais gars no viņa aizgāja. Dzīve Svētajā garā liks jums izmainīt attieksmi pret vecākiem, ģimenes locekļiem,
mācītājiem, skolotājiem un tiem, kas ir virs jums darbā. Jūs nevarat būt dumpīgi, attiekties pret tiem, kam amats ir augstāks un kas ir vadītāji, un būt ciešās attiecībās ar Svēto garu. Vēlēšanās sacelties pret vadību, tā ir Sātana ietekme, un tāpēc, ka viņš ir dumpinieks, tāda ir viņa daba. Kad mēs neatrodamies zem Svētā gara vadības, mūsos sākas pretestība pret augstāk stāvošām personām. Nedodiet vietu Sātanam. Atceraties, ka viņš bija nomests par savu lepnību, par attieksmi. Bet reizēm mēs esam mazdošīgi un attaisnojamies par grēkiem, kuru dēļ Sātans bija izdzīsts no debesīm. Tādi kā lepnība, lielība, egoisms. Patiesībā lepnība ir augstākas varas neatzīšanas pamatā. Mūsu glābējs Jēzus Kristus bija paklausīgs saviem zemes vecākiem ilgi pirms tam, kad sāk staigāt Svētā gara spēkā. Valsts varas cienīšana un to cilvēku cienīšana, kas amatā ir augstāk par mums, tas ir priekšnoteikums svaidījumam. Atceraties to. Iemesls, kāpēc Dievs grib, lai mēs pakļaujamies, lai tai pakļaušanās kārtībai, kādu ir iestādījis Dievs, lai mēs tā darām savā dzīvē, tas ir tāpēc, ka lai mūsos formētos pareizs raksturs, kas mūs sagatavo dzīvei, kas ir pakļauta Dievam un viņa spēkam. Kā mēs varam paklausīt Dievam, kuru mēs neredzam, ja mēs negribam pakļauties Dieva iestādītai kārtībai uz zemes, kuru redzam? Patiesībā mūsu pakļaušanās varām runā par mums, nevis par viņiem, par tiem, kas ir pie varas. Cilvēki atrod visādas attaisnojumus, lai pateiktu, ka augstāk stāvošā vara nav cieņas vērta. Cilvēki piekasās pie visu un saka, paskatieties, ko viņš izdarīja, vai paskatieties, ko viņš pateica. Mūsu cieņa pret augstāk stāvošām personām nedod mums tiesības prasīt no viņiem cieņu pret mums. Mūsu attieksmei pret viņiem nav jābūt atkarīgai no viņu darbības, ir jābūt skaidrībai. Tas nenozīmē, ka mums akli jāsako mūsu vecākiem vai augstāk stāvošām personām, ja tas iet pret Dieva gribu. Un tādā gadījumā mēs Dievu varu un gribu uzskatām par visaugstāko. Ja arī padomdevēji izmanto manipulācijas un visādā veidā apspiež un ar savu darbību tā sāpina jūsu dvēseli, kas atveda varbūt pat pie personības sagrāvs, vajag viņus cienīt, bet ieturēt distanci. Tā izturējās Dāvids attiecībā pret ķēniņu. Sauls meta uz viņu šķēpu, bet Dāvids neprotestēja un nekādi nepretojās ķēniņam Saulam. Dāvidam tas neizsauca nekādu negatīvu attieksmi uz cilvēku, kurš ir pie varas. Atcerieties, ka distancēties no cilvēkiem un necienīt, tās ir divas dažādas lietas. Tieši mūsu lepnība un sevis pārvērtēšana var būt par pamatu necieņai pret kādu, kas ir augstākā amatā. Kad Noā piedzērās, viens no viņa dēliem izrādīja necieņu pret tēvu, kas noved viņu pie lāsta. Interesanti ir tas, ka jaunajā derībā Noā nosaukts par dievu cilvēku. Te pašā laikā dēls nosaukts par amorālu. Pēc mūsu vērtējuma skalas dzeršana ir sliktāka kā necieņa pret vecākiem, ja viņi neatbilst mūsu standartiem. Lielākā daļa no mums nepiedzersies, bet bez piepūles kaut vai domās, kā arī atklāti var izrādīt necieņu pret vecākiem vai augstāk stāvošām personām. Bet mums ir jāsaprot, ka tādā veidā tas mūsu dzīvi ietekmēs negatīvi.
Kad mēs staigājam svētajā garā, mēs cienām valdību un varu, kas pār mums. Pat ja šī valdība dara kļūdas, kad mēs redzam mūsu vecāku, vai līderu, vai darba devēju, vai valdības nepilnības, mums ir jālūdz par viņiem, nevis publiski jākritizē, nevis tenkot un visādi apspriest. Atstājiet savu viedokli pie sevis. Ja ir iespējams, parunājiet ar šiem cilvēkiem viens pret vienu, lai izpaustu mīlestību un pazemību. Mirjama domāja, ka viņai ir tiesības kritizēt Mūzu, ka viņš apprecējās ar citas tautības sievieti, kas nebija ebrejiete. Pie tam Mirjama un Ārons apskauda Mūzes pozīciju Dieva priekšā, un viņi bija vecāki par Mūzu, bet Dievs uz to skatījās citādi. To, ka viņi nostājās pret Mūzu, iedegās Dieva dusmas uz viņiem, un Mirjamu pārklāja spitālība. Ja vēlties, varat to izlasīt 4. Mūzes grāmatā 12. nodaļā. Tas norāda uz to, ka mums ir jāciena cilvēki, kas ir pie varas, pat ja mēs uzskatām viņus par nepiemērotām kandidatūrām. Mana cīņa pret viņu viņa pozīcija runā vairāk par manu attieksmi pret varu, kas ir pār mani un nepamatojas uz viņu trūkumiem. Viens no baušļiem saka, cieni tēvu un māti, un tas nenozīmē, ka mums ir jāciena tikai tad, ja viņi ir dziļi ticīgi cilvēki. Tāpat nav teiks, ka mums ir jāpakļaujas saviem tēviem un mātēm, bet vajag cienīt viņus. Pakļaušanās atšķiras no cieņas. Pakļaušanās tā ir darbība, bet cieņa tā ir attieksme. Pakļaušanās vecākiem tai kungā, tas nozīmē pareizu rīcību, bet viņu cienīšana atnes mums balvu. Vēstule Efeziešiem 5. nodaļa no 1. līdz 3. pantam. Bērni, klausiet saviem vecākiem, jo tā pienākas. Godā savu tēvu un māti, tas ir pirmais bauslis ar apsolījumu, proti, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo virs zemes. Mums tāpat ir jāklaus tiesību sargājušos orgānus un valsts ierēģņus. 1. Pētera vēstule, 2. nodaļa, 17. pants saka: Turiet visus godā, mīliet brāļu saimi, bīstaties Dievu, godājiet valdnieku. Vai tad tālaik cilvēkiem bija viegli cienīt nežēlīgo un cietsirdīgo imperatoru? Viņš vajāja kristiešus un nogalināja. Tā laika kristieši saprat, ka cieņa pret valdību vairāk liecina par viņu cieņu uz Dievu nekā to, ko viņi paši domāja, kas viņiem jāciena. Uz šodien mēs varam redzēt un dzirdēt, kā cilvēki izturas pret valdību, kā runā, lamā un izsaka rupjības uz atsevišķiem cilvēkiem. Ir grūti klausīties, kā viņus gan apsaukā un nosoda, un pēc tam ir ko brīnīties, ka viņu paši bērni viņus neciena un tiem neklausa. Ko iesējam, to nopjaujam. Ja mēs sējam necieņu un negodu, tad to paši arī novāksim. Tāda būs raža. Svētais gars nekad neatbalsta tādu rīcību un valodu. Būtībā necieņa pret valdību norāda uz to, ka mēs neesam piepildīti ar svēto garu. Brīžiem ir grūti paklausīt kādu līderi, bet viņa pozīcija ir virs mums. Tā rodas lepnība. Ēlija nebija pravietis, bet viņš palīdzēja Samuēlam dzirdēt Dieva balsi. Ja mēs varam nomirt priekš mūsu, piepūstās egoistiskās attieksmes un sāksim staigāt pazemībā, tad Dievs dos izaugt mūsu kalpošanai un Dievs pasargās mūs no klupšanas un kļūdām.
Mums ir jāsadarbojas ar valdību, nevis jācīnās ar to. Un izvēlēsimies cienīt savus mācītājus, ja gribam staigāt ciešā kontaktā ar Svēto garu. Mūsu cieņa pret viņiem norāda uz cieņu pret Svēto garu. Atceraties, ka mēs nevarēsim staigāt gara spēkā, ja mēs būsim dumpīgās attiecībās pret valdību. Dievs Tēvs mums deva Svēto garu, lai mēs piepildītu Jēzus plānu evaņģelizācijas kalpošanā, bet ne lai mēs kļūtu slaveni, bagāti un populāri. Apostuļu darbi, 1. nodaļas 8. pants, es domāju, ka jūs visi jau to zināt, bet jūs dabūsiet spēku, kad Svētais gars būs nācis pār jums un būsiet man liecinieki, kā Jeruzalemē, tā visā Jūdijā un Samarijā, līdz pašam pasaules galam. Bez Svētā gara mēs paliekam tādi apsēst uz pozīciju, amatu vai vietu. Kopā ar Svēto garu mēs esam viņa aicinājumā un misijā. Bez Svētā gara cilvēki koncentrējas uz sevi, uz cilvēku atbalstu, ātri apvainojas, viņi ir aizdomīgi, greizsirdīgi, egoistiski, sāk dzīvot aplausu pēc, kritizēt citus un vienmēr vainot citus. Pateicoties Svētajam garam, cilvēki dziedina citus, izdzen sātanu, glābi pazudušos, ietekmē pasauli un neskatās uz to, ko citi cilvēki par viņiem runā. Dažas lietas, kuras vajag ņemt vērā. Stāsts par Saulu iemāca daudzām lietām, kuras dzīvē nevajag darīt. Un lūk daži punkti, kas mums atļaus palikt pareizās attiecībās ar Svēto garu. Pirmais. Mums vajag izstrādāt pastāvību un uzcītību. Sauls iesāk labi, bet viņš nemaksāja cenu, lai paliktu uzticams aicinājumam. Viņš pieļāva lepnībai piepildīt savu sirdi, palikdams pašpietiekams. 1. Samuēla grāmata, 13. nodaļas, 13. un 14. pants. Tad Samuēls atbildēja Saulam: Tu esi aplam darījis, tu neesi izpildījis tā kunga sava dieva bausli, ko viņš tev bija pavēlējis. Pat labam tas kungs būtu tavu ķēniņa vāru pār Izraēlu apstiprinājis uz mūžīgiem laikiem. Bet tava ķēniņa valsts nepastāvēs. Tas kungs jau ir izmeklējis sev vīru, kas ir pēc viņas sirdsprāta. Un tas kungs tam ir nolicis būt savai tautai par valdnieku, jo tu neesi izpildījis, ko tas kungs bija tev pavēlējis. Jūsu ticībai jāizpauž pastāvībā un uzcītībā, un tāpēc vēstulē Ebrejiem ir teikts, un tā ir 12. nodaļa vēstulē Ebrejiem, 1. pants. Tāpēc tad arī, kur ap mums visapkārt tik liels pulks liecinieku, dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, noliktami visu smagumu un grēku, kas ap mums tinas. Mums ir stingri jānosprauž kurs, kuru Dievs mums ir iezīmējis. Jāmeklē Dievs, pavadot laiku ar viņu. Nenomainīsim visdārgāko sadraudzību ar viņu pret citām lietām. Turpināsim ziedot, lūgt un gavēt. Neļaujiet savai mīlestībai pret Dievu atzist. Palieciet pazemīgi un paļaujieties uz Dievu. Nesagaidot Samuēlu, Sauls pieļauj ļoti rupju kļūdu, un tāpēc aizgāja pa priekšu savam garīgam līderim, pilnīgi ignorējot viņa norādījumus. Rezultātā Dievs teica, ka Sauls nevar būt vairs ķēniņš, tāpēc, ka nesagaidīja, kā bija pavēlēts. Dievs atrada kādu labāku, nelabāku līderi,
vai karavīru, bet cilvēku labāku par Saulu. Kādu īpašību Dievs ieraudzīja Dāvidā, kas bija labāk kā Saulam? Dievs atrada vīru pēc sava sirds prāta. 1. Samuela grāmata, 13. nodaļas, 14. pants. Bet tava ķēniņa valsts nepastāvēs. Tas kungs jau ir izmeklējis sev vīru, kas ir pēc viņa sirdsprāta. Un tas kungs tam ir nolicis būt savai tautai par valdnieku, jo tu neesi izpildījis, ko tas kungs bija tev pavēlējis. Lūk, mēs tad lasam 2. reizi šo pantu. Padomājiet par šiem vārdiem, kas šeit ir teikts. Tas kungs jau ir izmeklējis sev vīru, kas ir pēc viņas sirdsprāta. Un Dievs sameklē to, kas meklē viņa sirdi. Sauls nemeklēja Dieva sirdi. Ne tas, ka Saula grēks bija liels, bet viņa attieksme pret Dievu bija ļoti pasīva un virspusēja. Dāvids vienmēr tiecās pie Dieva sirds. Viņš vienmēr bija kontaktā ar Dievu. Viņš slavēja, paklausīja, cienīja Dievu. Dāvids bija drošsirdīgs un dedzīgi tiecās pēc taisnības. Viņš nebija ideāls, bet viņš nebija garīgi pasīvs. Viņš tiecās pie Dieva ar visu savu sirdi. Dāvids izdarīja briesmīgu grēku, bet viņš lūdz Dievu, nevis lai saglabātu valstību, bet lai Dieva gars neaiziet no viņa. Un paskatīsimies rakstos Psalms 51. 13. 14. pants. Neraidi mani prom no savu vaiga un neatņem no manis savu svēto garu. Atdod man atkal atpakaļ savas pestīšanas prieku un stiprini mani ar paklausības garu. Dāvids vienmēr atgriezās pie Dieva ar nožēlu. Viņa sirds bija atvērta Dievam. Ja Sauls būtu meklējis Dievu vaigu tikpat dedzīgi, kā viņš vajāja Dāvidu, es esmu pārliecināta, ka Dievs viņam izrādītu žēlstību. Bet Sauls bija vairāk norūpējies, lai dzītos pēc Dāvida, bet Dievs neļāva viņam to notvert. Ja mēs pārstājam meklēt Dievu, mēs pārstājam būt auglīgi viņa valstībā. Meklējiet attiecības ar svēto garu, sekojiet viņam. Ja jūs bijat nepaklausīgi, vienkārši pieceļieties un nožēlojiet un lūdziet dedzīgi un atklāt, kā to darīja Dāvids, bet neatlaidiet Dievu, meklējiet viņa sirdi. Varbūt jūs nejutīsiet tieši saikni ar viņu uzreiz, bet turpiniet to darīt, tiecieties pie viņa. Dievs atsaucas tiem, kas viņu meklē. Dievs svētī tos, kas augst pēc taisnības un patiesības. Mateja 5. nodaļā 6. pants saka, svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. Un vēstulē ebrejiem 11. nodaļas 6. pants saka, bet bez ticības nevar patikt. Jo tam, kas pie Dieva griežas, nāks ticēt, ka viņš ir un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Atceraties, ka Dievs nemeklē perfektus, bet gan tos, kuri meklē pašu Dievu. Viņa meklēšana un vēlēšanās būt ar viņu. Un tā, 2. punkts. Mums jāpaliek maziem savās acīs. Paskatīsimies atkal Samuela grāmatā. 1. Samuela grāmata 15. nodaļas 17. pants saka, un Samuels sacīja, vai tas tā nav, kad tu pats izlikies niecīgs savās acīs, tad tu kļūsi par Izraēlu cilšu galvu, un tad tas kungs tevi svaidīja par ķēniņu pār Izraēlu. Ievērojiet, kad tu pats izlikies niecīgs savās acīs, tad tu kļuvi par Izraēlu cilšu galvu.
Kad Dievs svaidīja sauli, viņš slēpās no pravieša, kas bija sūtīts, lai svaidītu viņu par ķēniņu. Bet, kad atnāca tituls, slava un bagātība, sauls palika augstprātīgs un iedomīgs. Viņa dzīvi kontrolēja savu pašu egoismus un ambīcijas. Viņa alkas pēc Dieva pazuda, un tā vietā nāca Dievs un teica, lasīsim 1. Samuēla 15. nodaļas 11. 12. pants. Man ir žēl, ka es esmu iecēlis Saulu ķēniņa kārtā, jo viņš ir no manis novērsies. Man nesako un nav izpildījis manus vārdus. Tad Samuēls iedegās satraukumā, viņš to kungu piesauc lūgšanās visu nakti. Un Samuēls agri cēlās, lai no paša rīta dotos Saulam pretī, tad viņam tika paziņots, ka Sauls ir aizgājis uz Karmela kalnu, kur viņš pats sev uzcels pieminekli, bet tad apgriezies un gājis lejā uz Gilgalu. Padomājiet, viņš pats sev uzcels pieminekli. Personības vērtība nav atkarīga no ārējiem faktoriem. Jūsu tituls nedrīkst ietekmēt jūsu pašvērtību. Tas viss jums ir dāvināts no Dieva. Jums ir jāpaliek pazemībā, kas augsts svētumu Dievu priekšā. Tad, kad tu neesi nekas, Dievs paliek par visu. Kad tu paliec liels savās personīgās acīs, Dievs paliek mazs tavā sirdī. Tas ir bīstami. Sekojiet līdzi, ko jūs domājat par sevi. Mums pastāvīgi ir sev jāatgādina, no kurienes mēs esam nākuši. Un, protams, mums nepatīk teikt, ka mēs neesam nekas. Martins Luters ir teicis, Dievs radīja cilvēku no nekā, un kamēr mēs neesam nekas, viņš no mums var kaut ko izveidot. Pazemība nenozīmē, ka mums ir jādomā par sevi, ka mēs neesam nekas, bet gan vienkārši vajag mazāk domāt par sevi. Ja jūs vienmēr būsiet mazi savās acīs, Dievs vienmēr būs liels jūsu sirdī. Esiet pazemīgi vienmēr, meklējiet viņa klātbūtni. Neesiet kalpošanā tik ļoti, ka sākat zaudēt un meklēt pašu Dievu. Dariet Dievu par pašu mērķi, nevis par līdzekli, lai kaut ko sasniegtu. Un 3. punkts. Nekad neuzskatiet, ka jums nav jānožēlo tas, ko darāt nepareizi vai grēkojat. Vienīgo, ko Sauls savā dzīvē nepielietoja, tā ir nožēla. Viņš vienmēr atrada kaudz attaisnojumu un nosodīja citus, bet nekad pats nenožēloja. Patiesas nožēlas sirdī viņam nekad nebija. Atvainošanos Dievu priekšā nedariet, ja netaisāties mainīties. Un mēs jau runājām, aitas, kas tiek dubļos, tās cenšas tikt ārā, bet cūkām patīk vārtīties dubļos. Un kad mēs tā darām un nenožēlojam patiesi no sirds, tad izskatāmies, kā tās cūkas. Svētais gars nedzīvos tādā vidē. Ja grēks sāpina Dieva sirdi, tad tam ir jānotiek arī mūsu sirdīs. Pasaule ir nežēlīga, un tā vienmēr sitīs tos, kurus Dievs mīl. Jūsu sirdī vienmēr jābūt mīkstai un gatavai uz pazemību un nožēlu, ja esat sagrēkojuši un sāpinājuši Dievu. Līdzīgs Saulam, cilvēks centīsies iegūt vairāk to, lai būtu nomierinājies, nevis lai atzītu un nožēlotu un prasītu Dievam, kā izmainīt sirdi. Mums ir jābūt tā, ka mums ir vienkāršāk pateikt, piedod man, Dievs, dari mani par paklausīgu kalpotāju tev.
Un ja cilvēks saka, es gribu, lai Dievs noņem no manas grēka sekas, nevis pašu grēku, tāda attieksme sarūktina Svēto garu. Viņš gaida no mums pagriezienu un patiesu nožēlu. Nožēla, tā ir pareiza problēmas risināšana. Neignorējiet nožēlu, un lasot 51. psalmu ir saprotams, kāpēc Dāvids tik ļoti patika Dievam. Dāvids neattaisnojās un nevienu nevainoja. Viņš uzņēmās atbildību par savu rīcību, nožēloja un raudāja Dievu priekšā. Sauls meklēja attaisnojumus un vainoja citus. Jūs nevarēsiet palikt tuvās attiecībās ar Svēto garu bez pazemīgas sirds un jūtīgas attieksmes pret saviem grēkiem, lai tos nožēlotu. Atceraties, ka jebkurš var klupt un ciest neveiksmi. Jūs vienmēr varēsiet atgriezties pie mīlošā Dieva, ja nožēlosiet. Iepazīstiet Svēto garu, lai jums būtu vēl tuvākas attiecības ar viņu, ar Svēto garu. Un šo stundu es nobeigšu ar to pantu, kuru mēs faktiski skatāmies no pašas pirmās stundas, 2. korintiešiem 13:13. Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un Svētā gara sadraudzība, lai ir ar jums visiem. Jūs redzat, Jēzus Kristus žēlastība, tā ir neizmērojama, tas nav tas, ko mēs varam nopelnīt. Viņš mums to dāvina. Un Dieva mīlestība, kura mums ļoti bieži ir pilnīgi nesaprotama, un Svētā gara sadraudzība, kuru mēs tagad mācamies, kas mums tik ļoti vajadzīga, lai mēs zinātu gan to, ko Dievs vēlas mūsu dzīvē izdarīt, gan kā viņš var atbildēt uz mūsu lūgšanām, gan ko tas nozīmē Svētā gara sadraudzība. Viņš tik ļoti grib kontaktēties ar mums nepārtraukti. Viņš grib mūs vadīt, viņš grib mūs mācīt, lai mēs nekluptu, lai mēs būtu cilvēki, caur kuriem ir redzams viņa darbs mūsos. Un visa slava viņam ir. Ne mūsu pūlēm, ne tas, ko mēs gribam. Viņš vienmēr ir lielāks, varenāks, spēcīgāks un visu dara daudz labāk, nekā mēs to varam iedomāties. Un āmen šodien. Paldies, ka klausījāties, un līdz nākošajai stundai mēs vēl turpināsim. Visu labu!